Esam atpakaļ Ziedoņa zālē un esam tikuši jau līdz 5. cēlienam šīs dienas programmā. Un šī būs diezgan aizraujoša programmas daļa, manuprāt, jo tā savās rokās pārņems tādu jauku tēmu kā jauno censonību un personisko stāstu pārvēršanu literārā vai dramaturģiskā darbā. Kā nu jūs nu pat kā redzēsiet. Aicināšu šeit uz skatuves divus jaunus profesionālus aktierus un mazliet pirms tam pastāstīšu par to, ko tad nu mēs redzēsim viņu izpildījumā. Pirmā būs Elizabete Milta, kura vēl pagājušajā gadu studēja Latvijas Kultūras akadēmijā, un viņai viens no uzdevumiem, kas tika dots no kursa vadītāja Elmāra Seņkova, bija novērojuma atrašana, piefiksēšana un šī novērojuma pārvēršana tādā skatuves versijā. Attiecīgi uzdevums ir bijis galvenais vadmotīvs tam, kā ir radies šīs konkrētais dramaturģiskais materiāls un arī izrādes fragments, jo abi fragmenti, kurus jūs redzēsiet, būs no izrādes Kristāla bērni. Un savukārt otrs monologa autors būs Sergejs Smikovs, kuram savukārt bija dots cits uzdevums, kuru uzdeva profesors, viņš ir pasniedzējs Ivo Briedis. Un šis uzdevums savukārt bija vairāk domāt par personisko pieredzi, ļoti subjektīvām izjūtām, attieksmi pret notiekošo un tad mēģinājumu to visu parādīt tādā lielākā un plašākā kontekstā. Arī šīs darbs un monologs ir iekļauts izrādē Kristāla bērni. Es ļoti ceru, ka jūs tur kaut kur esat ap stūri un es varu jūs saukt uz skatuves. Nē? Čau, Hareka, tu esi te ap stūri. Brīnišķīgi. Lūdzu, skatuvu tavā rīcībā. Paldies. Jā, tātad mani sauc Elizabete, un šodien es nolasīšu monologu, ko man pastāstīja mana labākā draudzene, ar kuru mēs visas sākumskolas un pamatskolas gadus bijām ļoti, ļoti tuvas. Tad vidusskolā kaut kā nedaudz sabruka mūsu attiecības, un pirms 2 gadiem es viņu uzrunāju satikties uz sarunu, un tad šis bija tas, ko viņa man pastāstīja. Es arī gribēju pabrīdināt, ka, lai būtu tātad viņas autentiskā runas maniera, es izmantošu arī necenzētu leksiku. Un arī viņas runas manieri. Es dzīvoju ar vienu džeku kopā, geju karoču, ar kuru es narkojos kopā, šņaucu, spīdu, lietoju benzo, zanaks un visu to, un mēs paņēmām kopā ar viņu LSD, un tas bija tik traki, jo izrādījās, ka tas bija nevis LSD, bet tā kā battery acid, kas ir vienkārši burtiski tev pa mutinā kā ārā putas, pa acīm karoču, un viss, ko jūti savā ķermenī, ir tā kā burtiski skābe, un es vēl paņēmu vesels 3 tādas, so tas bija reāli traki. Man tur sākās kaut kādas pašnāvnieciskas domas, es gan izlecu pa logu ārā, un es vēl pie tam sēžu uz palodzes 6. stāva, un man bija tāds wow, šis ir viens moments, un man burtiski galvā aiziet ciet. Un es pirmo reizi mūžā sapratu, ka reāli es esmu narkomāne. Man bija tāds, kāpēc tu man nekad to neteici? Viņam bija tāds, ko man tev vajadzēja teikt? Man bija tāds, ko? Man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, kas tev ir jāpasaka otram cilvēkam, tu esi narkomāns, un man neviens to nepateica, un es nezināju. Man vienkārši sākās kaut kāds existential crisis, es vienkārši skatos spogulī, un man tāds, manas Dievs, par ko es esmu kļuvusi. Man bija tāds, es vairs nedzeršu, es nepīpēšu cīkas, es neko nelietošu, viss, this is it. Un es arī beidzu, man tas vienkārši izslēdzās. Un man Rihards rakstīja tajā laikā, viņš man visus šos gadus rakstīja, un es viņu vienkārši sūtīju dirst, es burtiski kaut kādu narkomānu, man bija tāds, večuk, tev jāatlaiž no manis, es esmu reāls sūdspēdējais, vienkārši ej dzīvo savu dzīvi, liecies mierā. Un es biju tik self-conscious par sevi, es ienīdu visu par sevi, burtiski visu. Un es saņēmos ritīgi, un tad viņš pazuda. Tieši tajā brīdī, kad man sāka palikt labāk, viņš vienkārši pazuda. Un tad kaut kas notika manī, un es sapratu, ka tā laikam ir īsta mīlestība. Jo tas nevar, visi mani ceļi ved pie šī cilvēka, tas nav normāli. Un es domāju, ka viņš kaut kur atrodas kaut kādā mentālā, garīgā vietā, kur man arī ir jānokļūst. Man likās, ka viņš ir kaut kur nonācis, bet es esmu kaut kādā pilnīgā dirsā. Tāpēc, ka viņš visu laiku ņem tos savus LSD, un es domāju, ka viņš ir kaut kur nonācis, un man likās, ka man arī tur ir jānonāk. So man bija tāds, es tagad arī ņemšu ēdīšu sēnes, lietošu LSD, došos savā garīgajā piedzīvojumā. Spiritual awakening or some shit like that. Un es pārvācos dzīvot pie mammas,
un es tā kā devos savā garīgajā piedzīvojumā, un es tā kā katoju cilvēkus no savas dzīves, es tā kā ar nevienu nesarunājos, pilnībā izolējos, es barely even ar mammu sarunājos, tā kā es burtiski kaut ko tripoju, viņa atnāk mājās, es jau guļu, tā kā viņa vispār nezināja, kas notiek. Un viss, kas man galvā, es visu laiku tripoju, un viss, kas man galvā, vienkārši Rihards. Man tāds, ak, mans Dievs, tā kā, ko tas nozīmē? Es, karoči, developoju viņa balsi savā galvā, un es domāju, ka mums ir kaut kāda telepātiska saikne, bet tā vienkārši bija balss manā galvā. Un man likās, ka mēs runājam šeit, so kāpēc, lai mēs sarakstītos, vai ne? Wow, it makes so much sense now. Un man likās, ka mēs satiksimies tā kā nevis sarunājot, bet kaut kā vienkārši sajiesimies kaut kā. Un es visu laiku vasaru čiloju, kaut ko pie jūras, kaut ko smalkoju, ēdu savas sēnes, tā kā viss ir ahujen, pizdujen, un viss ir ļoti labi. Un es tagad sāku aizrauties ar tām sēnēm, un es vēl ņemu tā kā daudz par daudz, tā kā daudz vairāk gramus nekā tev vajadzētu ņemt. Un es ritīgi notripojos, un es dzirdu to balsi galvā, un Rihardam, no tai balsī tāds, ķipa tiekamies. Un es zinu, ka Rihards nedzīvo Rīgā, ka Rihards dzīvo Latgalē, bet man likās, ka viņš dzīvo Reizeknē, bet izrādās, ka viņš dzīvo Balvos, bet man likās, ka viņš dzīvo Reizeknē, un viņam ķipa tāds brauc pie manis. Un es esmu pilnīgi sapīpējusies zem sēnēm, ārā ir fucking 30 grādi, man tāds, es maucu. Ir 7 no rīta, es dodos uz pirmo vilcienu, man ir līdz nauda vienam braucienam, ūdens pudelīt un telefons. Ja es taču braucu pie Riharda, es atpakaļ nebraukšu, vai ne? Es neko mammai vispār nepasaku, tā kā vienkārši aizbraucu, un es braucu, un es sāku redzēt cipelnētiešu, un es visu ceļu sarunājos ar tiem cipelnētiešiem, tā kā viss safe. Un mēs iebraucam tajā Reizeknē, es izkāpju ārā, un uznāk kaut kāds daudz, tā kā kaut kādas šaubas par kaut ko, un es staigāju, un man reāli paliek bail. Man bija tāds, ok, man kaut kur jāapsēžas pie ūdens, jāuzsmoko, un viss būs safe. Un es uzkurīju, un pēkšņi man vienkārši kaut kādas balsis galvā sāka kliegt virsū, tā kā, bļa, tu dauna esi. Domā, ka viņš vispār kādreiz gribētu būt ar tevi kopā, tā kā tu esi reāli pretīga. Man parādās tie cipelnētieši, viņi arī kliedz uz manis virsū, tā kā, you're a piece of shit, tā kā, ej, fucking nomirsti. Un it's so real, vai ne? Man vienkārši asars acīs, man tāds, ak, Dievs, kā es tikšu mājās, un tām balsīm vēl vairāk tāds, redzi, tu pat netici, ka tu varētu satikt Rihardu, ka jums varētu būt kaut kāda īpaša saikne, tāpēc, ka tu esi reāli briesmīga. Man visi sapņi vienkārši sabruka tajā brīdī, tā kā pilnībā, tā kā šis cilvēks is my purpose, tā kā viņš ir visa mana dzīve. Un es paskatos telefonā, un man ir 20%, un man nav naudas vispār, man mamma vispār nezina, kur es atrodos, un vairs neiet transports atpakaļ. Karoč, nav ne autobuss, ne vilciens, es esmu Reizeknē. Man tāds, ok, es pagaidīšu, kamēr es kaut ko izdomāšu, bet man pat vairs nav savas domas vairs galvā, es tā kā dzirdu tikai to balsi. Un pēkšņi vienkārši tā kā out of nowhere, tā kā reāli ir karsta diena, ārā ir fucking 30 grādi, cilvēku ūdenī peldās tā kā, un vienkārši out of nowhere, vienkārši melni mākoņi un zibens. Pa visurien, tāds zibens. Es pirmo reizi mūžā redzēju tādu zibenu. Man bija tāds, wow, tā kā māte daba man ienīst, Dievs man ienīst, tā kā visi man ienīst. Un es zinu, ka māte daba nevis grib man nogalināt, bet viņa vienkārši ir tik disappointed at me. Un es arī esmu tik disappointed, un es gribu raudāt, bet es pat vairs nevaru paraudāt, un es nezinu, ko man darīt, un es ieskrinu kaut kādā toitojā. Un man tāds, viss, man ir jāzvan mammai, tā kā, un man tā balss galvā, labāk nezvan mammai, vienkārši paliec šeit, fucking nomirst un sapūsti. Man tāds, labāk piezvanīšu mammai. Un es zvanu mammai, un viņa vispār nezina, ka es esmu Reizeknē. Viņai liekas, ka es esmu mājās. Man tāds, mām, dirsā, es esmu Reizeknē, un man nav naudas atpakaļ, un vairs neiet transports. Tā kā es nezinu, ko man darīt. Viņa ir tāds, what the fuck, tā kā ko, viņa šokā, viņa raud. Man brālim beigās atradās kaut kāda bijusī, kurai senčiem pieder kaut kāds dzīvoklis Reizeknē, un viņi man aizved uz to dzīvokli, un man tā balss galvā tā vēl vairāk saka, redzi, tu tā kā cilvēki ir tik labi pret tevi, bet tu esi reāli briesmīgi, man tāds right, tā kā wow. Un zini, ir tāda sēne, kas vienkārši paņem un ielien skudrās un kontrolē viņas līdz viņas nomirst, tā kā ir tāda sēne. Un man likās, ka tā sēne, ko es apēdu, izturēs pret manu smadzenes, tā kā kaut kādu insektu un vienkārši tā kā torture mani. It was disgusting to the core. Un, kroči, pienāk rīts, un es vispār neesmu gulējusi, man jābrauc mājās, un mammai jāpaskaidro. Tā kā tu vari otram cilvēkam paskaidrot, ka tā kā Rihards ir īsts cilvēks, viņš eksistē, bet tā vienkārši ir balss manā galvā, tā kā tas nav iespējams. Un es viņai saku, un viņa neko nesaprot, man tāds, protams, ka tu fucking nesaprot, neviens fucking nesapratīs, man vienkārši jāiet nomirt. Un visas tās dienas es nevaru pagulēt, man vienkārši sāteniski murgi, es izskāmēju, es biju burtiski walking dead. Viss, ko es ielieku mutē, man tā kā vampīrs, man tā kā nāk ārā. Un es tā kā burtiski kaulu nādu, man tāds, wow, man ir jāiet prom no mājām. Un es jau biju sakrāmējis somu, ka man jāiedzīvo mežā, es jau biju salikusi kaut kādas mantas, tā kā, I don't know. Un es aizgāju gulēt, un nākamajā dienā es pamostos no tā, ka man tā balss galvā ir vienkārši tik skaļa, un tā kā es mokos, un pēkšņi vienkārši bildes ar visu slikto, ko es savā mūžā esmu izdarījusi, tā kā zagusi, narkojusies, lietojusi alkoholu, darījusi pār cilvēkiem, tā kā, zini, tad, kad cilvēkiem saka, ka viņiem visi dzīve paskrien gar acīm, man tā paskrēja tie momenti, un tai balsī tāds, vai nu tu ej uz ielas, vai tu vienkārši ej cietumā. Man tāds, ak, mans Dievs, man ir jāiet cietumā.
Atkal, ka račs sakrāmē mantas, saģērbjos, nomazgājos, man tāds, kas es savā magšotā nevar izskatīties sūdīgi, vai ne, tā kā what the fuck. Eju uz iecirkni. Esmu iecirknī, man tāds, mans Dievs, es nespēju noticēt, ka es esmu iecirknī, un man rindā stāv cilvēki pirms manis, un Džeks Kročs atnesis kaut kādu somu, un viņš tāds, es atnesu šo somu, tā kā es neko tur neesmu aizticis, vienkārši gribēju atnest šo somu, tāpēc, ka es viņu atradu trolejbusā, man bija tāds, kaut šis būtu mans iemesls, kāpēc es esmu iecirknī, bet es esmu tik slikts cilvēks, ka man ir jāiet cietumā. Un pienāk tā mana kārtas pieeja pie tā lodziņa, es izskatos burtiski uz 12 gadiem, un es esmu jau tā maziņa, un viņai tāda, kas noticies? Man tāds, es nāku atzīties. Viņai tāds atzīties par ko? Es tāda savos noziegumos. Viņai tāds kādos noziegumos? Man tāds, daudzos. Un viņa man iedod papīru un saka, uzrakstiet šeit savus noziegumus. Un es kaut ko rakstu, bet man tāds, es saprotu, ka es neko neuzrakstīšu, man reāli vajag ar kādu parunāties. Un iznāk kaut kāda prokurora tieši, un viņai tāds nāc iekšā. Un es apsēžos, un viņai tāds, kas noticis? Man tāds, man ir jāiet cietumā, man jāsēž cietumā, es šeit piederu, šī ir mana vieta. Viņa tāda, ko tu runā, ķipa? Es viņai sāku stāstīt visus tos savus noziegumus, es esmu darījis to, es esmu darījis to. Viņai tāds, policija tev kādreiz pieķēra? Man tāds, nevienu reizi. Vispār neviens man nekad nav pieķēris, nevienu reizi mūžā policija man nav apstādinājusi, tā kā man nekas nav bijis. Viņa tāda, tad puhu ir reāli. Man tāds, ko jūs vispār runājat? Man ir jāiet cietumā. Viņa tāda, jā, bet tu tagad kaut ko dari? Man tāds, nē, bet es darīju, jūs saprotat, es darīju, man ir jāiet cietumā, es esmu slikts cilvēks. Un viņai tāds, šī jaunā dzīve, man bija tāds, ko tu runā? Man bija tāds, labi, whatever, man šeit nekas nesaies, es eju mājās. Es viņai tāda, čau. Viņa tāda, paga, tu mani uztrauc, izsauksim ātro palīdzību. Es tāda, nevajag vispār, man vajag cietumā ātrā palīdzība, man čista nevar palīdzēt. Un viņi izsauc to ātrā palīdzību, ātrā palīdzība tur jau ar somām skrien, kaut ko what the fuck. Un viņi ieved mani tajā busiņā, un tas Džeks kaut ko sāk prasīt, kas tev noticis, kāpēc tu atnāc uz policiju, es viņiem saku to pašu, es esmu slikts cilvēks, man jāiet cietumā. Karš nevaiboja vispār ar to Džeku, jo viņam bija tāds clearly, tu esi narkomāne, un es jau teicu, ka es vairs nelietoju, bet es pateicu, ka es lietoju opiātu, bet izrādās, ka opiāts ir kaut kāds heroīns. Man bija tāds opiātus, viņam bija tāds, šļircējos, man bija tāds, nē, es nešļircējos, what the fuck. Viņš tāds, tad ko tu tur kādu opiātu? Man bija tāds, Zanaksu visu laiku ēd, viņš tāds, tas nav opiāts, man bija tāds, labi. Karš nevaibojām ar to Džeku, un viņš tāds, es nevaru tev palīdzēt, bet zini, kas tev var palīdzēt? Tvaika ielā. Man bija tāds, jā, man reāli vajag, bet tajā pašā laikā, bļāviens, ko es mammai teikšu, bet man bija tāds, labi, braucam. Kroč, es nonāku tajā slimnīcā, viņi man ieved tajā uzņemšanā, mēs tev nododam šitiem, atā. Es apsēžots, atkal nevaiboju, tev ārstam tāds, kas tev ir, un tādā tonī. Es pat nezinu, ko viņam teikt, viņam tāds, es saku, es nezinu, ar ko lai sāk, es nezinu, kas man ir. Viņš, protams, prasa narkomānes. Kroč, atkal nesapratāmies. Viņš pasauc citu ārstu, jo mēs neveibojam. Viņi tos pašus jautājumus prasa, un es saprotu, ka man šeit nav ko darīt, tā kā man šeit neviens nepalīdzēs. Es ķipa tāda, es iešu mājās. Un, protams, viņiem tāds, paga. Tu neiesi mājās. Man tāds, ko tu dirs? Un man tā sieviete tāda, mums te tāda jauka nodaļiņa, noreklamēja ritīgi. Mums te zāle sahujenās. Man tāds, I don't know, bet ko es teikšu mammai? Viņai bija tāds, mamma tikai priecāsies, ka tev būs labāk, un bla, bla, bla. Man bija tāds, labi, piezvanīšu mammai. Man tāds, viņai tāds, kas ir? Man tāds, es biju policijā, viņa tāda, bet tagad es esmu psihiatriskajā slimnīcā, man šeit ir jāpaliek. Viņai tāds, wow, cik ilgi. Man bija tāds, I don't know. Karač dirsā, nolieku telefonu, man tur jānoģērbjas visu priekšā. Man tur uzvelk to trako kostīmu, karač atkal kaut kādi 100 jautājumi, ved man pie kaut kādiem ārstiem, skatās man uz rokas, vai tu griezies, vai kaut kādas pašnāvnies domas. Man tāds, jā, es vakardien gribēju likt pa logu ārā. Viņi man ieliek tajā nodaļā, es pat nezinu, ko ekspektot, tikai to, cik filmās es esmu redzējis. Un viņi man iegriež tajā nodaļā un liek staigāt, un man tāds, man nav kas pie manis atnāk, man nav kas man atved siltas drēbes, man nav kas man atved ar ko nomazgāties, man pat zobirstas nav, man nekā nav. Un viens pie manis nenāks, un es šeit sapūšu. Un tie ārsti nāk un prasa, kad mamma būs, man tāds, nē, nebūs, jūs nesaprotiet, viņi nenāks. Viņiem tāds, nāks, es saku, nē, jūs nesaprotiet, pie manis neviens nenāks, man nav neviena, man nav nekā. Un paiet kaut kāds 2 dienas, un atnāk ārste, un saka, ka man ir paciņa atnākusi, un man bija tāds, ko, no kā? Man mamma izrādās ir atsūtījusi tik daudz mantas, es vienkārši sāku raudāt, un viņi pēc tam nāca pie manis katru dienu. Nevienam cilvēkam tajā slimnīcā neviens nenāca tā kā mana mamma nāca. Viņi kaut ko mēģināja tikt manī iekšā, kaut kādas spēles spēlēt un tā tālāk. Bet es jutos tik briesmīgi, man bija tāds,
es visu laiku domāju par Rihardu, un es sapratu, ka es tā kā nedrīkst par viņu domāt. Un tā kā es vispār varu iedomāties, ka es varu būt kopā ar šo cilvēku, tā kā ļauju viņam dzīvot normālu dzīvi. Man sāpēja sirds, es nevarēju pagulēt, man visu laiku rādījās kaut kāda sātaniska murga, kur sātans man velk aiz matiem. Un vienu dienu man palāca biedreni palaid uz mājām, un man bija tāds, wow, tas izstāsta tik fun, iet mājās. Bet es vēl tā kā tikko teicu, ka man jāiet cietumā. Un nākamajā dienā es saklāju gultu, ķipa visu sakārtoju, sēžu tāda, ienāk tas koncīlijs, viņiem tāds, kā iet? Man tāds, es jūtos ļoti labi, es varētu iet mājās, es tā domāju. Viņiem tāds, nē, tu burtiski vakardien teici, ka tu gribi nomirt. Man bija tāds, nē, es esmu gatava iet mājās, kad es varu iet mājās. Viņiem tāds, pagaidīsim vēl kādu nedēļu, paskatīsimies pēc nedēļas. Man bija tāds, labi. Protams, nākamajā dienā man jau bija tāds, es eju cietumā. Un kraču man nomainījās cits ārsts, un viņi vienu dienu tādu, es dzirdēju, ka tu gribi iet mājās. Man bija tāds, jā, es gribu iet mājās. Viņai tāds, how about rīt? Man bija tāds, fuck jā. Tā kā bija pagājis jau vairāk nekā mēnesis, un es domāju, ka viss būs normāli, bet nekas nebija normāli. Tā kā tā balss vienkārši nepazūd. Un visu laiku es tās zāles dzēru, un man tā pietrūka Rihards, un es vienā naktī pamostos, un man bija šausmīgs murgs, es vienkārši biju sasvīdus. Un es tā kā sāku lūgt Dievu, vienkārši stundu no vietas, vienkārši lūdzu Dievu. Man bija tāds, es tā kā neticu, ka es būšu slima visu savu mūžu. Un pēc pāris dienām man tā gribējās uzpīpēt zālīti, bet es nevaru, man bija tāds, es tā kā nedrīkst to darīt, bet tā kā man tā gribējās uzpīpēt, man bija tāds, pohuj, es reāli uzpīpēju, un es sāku rakstīt Rihardam, un kaut kādas 4 dienas no vietas, un es viņam nekad nebiju neko stāstījis par savu dzīvi, jo es nevienam nekad neko nestāstīju, jo man bija kauns. Un es visas tās dienas vienkārši rakstīju pilnībā visu par sevi, tā kā, kas man garšo kaut kādas lietas, tā kā pilnībā visu. Un viņš visu izlasīja un neko neatbildēja, man bija bēdīgi, jo man gribējās, lai viņš vismaz man kaut ko tā kā uzraksta. Un man mamma vienu dienu ienāk istabā, un viņa tāda, par ko tu bēdājies? Un es rakstu Rihardam, bet viņš man neatbild, viņa tāda, pohuj. Man bija tāds, tu nesaproti. Tu nesaproti, ko man nozīmē šis cilvēks. Man nav pohuj. Man nekad nebūs pohuj. Viņai tāds, tev nevajag bla, bla, bla. Un tad viņa tāda, man tev kaut kas jāpastāsta. Lūdzu, nedusmojies, es esmu briesmīga, un tā tālāk man tāds, mans Dievs, ko tu izdarīji. Viņa tāda, un tad, kad tu biji slimnīcā, es piezvanīju Rihardam, man bija tāds, nē, tu nepiezvanīji viņai. Viņai bija tāds, jā. Un tā kā izrādās, ka viņš tā kā, viņa visu esot viņam pastāstījis, viņš esot bijis vienaldzīgs. Man bija tāds, es to redzu citādāk. Tāpēc, ka es to redzu tā, ka ja viņš viņai piezvanīja, tā kā if he wouldn't care, viņš nepiezvanītu, bet tā kā viņš piezvanīja un tā kā he cares. Un es viņam rakstīju visas tās trakās lietas par to, kas bija tajā Rēzeknē, un es no viņa vairs tā kā neko negaidīju, un es vienu dienu tā kā atkal sapīpējos ritīgi, čiloju savā istabā, un neko negaidīju no viņa, un vienkārši tās balsis pēkšņi manā galvā vienkārši pazuda. Un tā kā viss, es biju normāli, es vairs nebiju slima. Un es vienu dienu čiloju savā istabā, un man iedzinās telefons, un es zinu, ka man neviens nevar rakstīt, es ar nevienu nerunāju, man nav ne Instagrams, man nav nekā, un es pieeju pie telefona, un man Rihards ir atsūtījis adresi, un ķipa tāds, es šeit pēc stundas. Un mēs neesam 2 gadus runājuši, un es viņam rakstu tā kā nopietni. Man bija tāds, ok, man jāiet, ja mazgāties, jābrauc. Kas tā kā būs tā kā? Un es esmu tik uztraukusies, un es nezinu, ko gaidīt, un tas burtiski bija pie manām mājām netālu, un es kaut kādā tajā adresē ieskrienu, kaut kādā Narvesenā, un viņš tāds, es kavēšu, man tāds sevi. Es sēžu tajā Narvesenā, uz krēsla skatos pa logu, un es redzu, ka viņš iet un skatās, kur es esmu, un es vienkārši trīcu, un man tāds, es nezinu, vai es tā kā varu šo. Šis ir kaut kas tik tā kā wow, tā kā milzīgs, un es jūtu savā sirdī, ka tā kā šis ir kaut kas tik liels. Es nekad nebiju jutusies tā savā mūžā. Un es skatos pa to logu, un viņš man ieraudzīja, un viņš nāk tā kā stāv pie tā loga, man tāds nenāc, vienkārši nenāc, kaut kāds overwhelming. Un es viņam saku, es nevaru. Un viņš ienāk un skan kaut kāda romantiska dziesma, un viņš vienkārši skatās uz mani, un mēs kaut kādas 5 minūtes vienkārši apķērušies, stāvējām tajā Narvesenā pa vidu, tā kā it was so special. Un mēs aizējām uz kaut kādu dzīvokli, kas piederēja viņa kaut kādiem draugiem. Un mēs vispār nerunājām, man bija tāds lūdzu, saki kaut ko. Un viņš saka, es vairs negribu neko dzirdēt, es negribu runāt par pagātni, tev nav nekas jāpaskaidro, es negribu par neko runāt. Un jā, mēs vienkārši visu dienu mīlējāmies un pīpējām, tā kā mēs visu mūžu jau būtu kopā. Un jā, mēs vienkārši sākām tikties, un es vispār esmu zaudējis laika izjūtu, es nezinu, kas par dienu, es neko nezinu. It's so weird, bet mēs jau tik daudz laika esam, tā kā tik daudz, kas ir noticis. Un man liekas, kā vairāk kā visu savu mūžu esmu piedzīvojis šo 3 mēnešu laikā.
Bet es vienkārši nevaru iedomāties savu dzīvi bez šī cilvēka. Un man liekas, ka neviens cilvēks nevar pateikt, ka this is my purpose, tad, kad tas nav viņa purpose. Tikai tad, kad tu esi atradis kaut ko, kas ir tavs purpose, tikai tad tu tā var teikt. Un es tā jūtos par viņu. Un man nekas nav jāmeklē vairāk savā mūžā, man nekas nav jādomā, vai man ir vieta šeit, vai man ir vieta tur, vai es vispār kaut kur deru. Bet tad, kad es esmu ar viņu, ir pilnīgi citādāk. Viņš arī jūtas tāpat. Viņš saka, ka neviens uz viņu nevar paskatīties, neviens viņā neklausās, neviens viņu neuztver nopietni, bet es tā kā nevaru beigt uz viņu skatīties. Un es viņam saku, varbūt, ja tu neesi par to padomājis, tad tas ir tāpēc, ka man uz tevi ir jāskatās, nevis citiem. Un es tā arī jūtos, ka viņš ir priekš manis. Viņš ir visa mana dzīve. Es nevaru viņu tā kā not include him savos sapņos un kaut kādos mērķos, tā kā viņam visur ir jābūt, tā kā pilnībā visur. Tā kā man mīlestība ir vienkārši mūžīga. Šis bija mans kaut kāds trakais mīlestības stāsts. Paldies! Paldies! Jā, Sergejs arī jau nāk. Lūdzu, skatu tavā rīcībā. Labdien! Mani sauc Sergejs Smikovs, esmu aktieris, brīvmākslinieks, strādāju dažādos teātros, kā arī studēju režiju. Un tagad es nolasīšu savu personīgu monologu, un, lai nepazaudētu autentiskumu, arī izmantošu necenzēt leksiku. Все трясется. Тяжело идти. Что вообще происходит? Сирена, сирена. Надо на балкон. Очень трудно идти. Балкон, окно, как его открыть? Руки тяжелые, нет сил. На улице нет деревьев, нет машин. Пусто. Люди бегут. Сирена, птицы, деревьев нет, птицы падают. Темно, сложно дышать. Что делать? Вспышка. Ядерный гриб. Что? Все трясется, трудно стоять. Какой сегодня день? Ядерный гриб. Какой ядерный гриб? Что происходит? Растет. Жарко. Трудно дышать, задыхаюсь. Где родители? Очень трудно идти. Иди. Дверь. Родителей нет. Где телефон? Светло, ничего не вижу. Балкон. Гриб. Надо бежать. Трудно идти, не могу пошевелиться, задыхаюсь. Жарко, сирена, взрывы, люди кричат. Спрыгнуть с окна? Нет. Забыл повесить белье, завтра будет мокрое? Не будет. Завтра ничего не будет, это конец. Ядерный гриб. Люди, птицы, крики, не могу пошевелиться, душно, волна, пыль, светло. Темнота. Так, я в кровати. Что происходит? Взрыв? Стой, я в комнате. Твою мать, это был сон? Это был сон. Фух, tas vienkārši bija sapnis, tikai sapnis. Я могу двигаться, ноги не тяжелые, все нормально. Dzīve ir brīnišķīga, jā, dzīve ir brīnišķīga, galvenais elpo. Kāpēc es runāju gan latviski, gan krieviski vienlaicīgi? Tā, viss, elpo. Какой нахрен ядерный гриб? Сколько вообще время? 2:22. 22. Гуси-лебеди, Лебединое озеро. Не, нахрен, я не усну. Почему я сейчас один? Мне пиздец нужно, чтобы кто-то был рядом. Я не могу тут находиться, мне нужно на улицу. Реально, пойду погуляю, и будет лучше. Tā, Sergej, nevajag nekur iet. Pulcnies ir 2 naktī, tevi taču nogalinās tava bolderāja. Ну ладно, не такой уж плохой район. Море рядом, птицы, природа, все, я иду гулять. Так, спортивки, байка, так, носки. Kur ir zeķes, jop tvoju mać? Sergej, nevajag tik daudz lamāties. Tu taču mācies Latvijas kultūras akadēmijā, tu taču esi aktieris. Jā, Sergej, tu esi aktieris, tāpēc vienkārši paņem jaunas, baltas zeķes. Так, вейп, кроссовки, ключи от машины. Stop. Nu, tas jau gan ir slikta ideja. Es varu kaut kad galvā runāt viena valoda, citādi izskatās, ka man ir 2 personības, Sergejs Smikovs un Ansis Liepiņš. Jā, tiešām, Ansi, vari atstāt lūdzu Sergeju tagad vienu, Sergejam vajag nomierināties. Bļā, par ko es tagad vispār domāju? Nu labi, maucam latviski jau, ko darīt. Tā, vienkārši pastaigāties, neņem nekadas mašīnas atslēgās, tu tagad nekur nebrauksi. Sergejs, Ansi, Sergej, 50, 60, 75, 90,
Страшно пиздец, главное, чтобы никакое животное на дорогу не выбежало. Всю ночь бы так катался, негрибу маюсь, неизмигши тачу. Ядерный гриб. А чего я вообще испугался? Это же моментальная смерть и все. Ну реально, и не нужно было бы больше переживать за будущее. Правда, если бы я сейчас увидел ядерный гриб, я бы, сука, был бы рад. Просто рад, потому чтобы все это закончилось. Я не хочу жить в таком, блядь, мире. Я не хочу жить в мире, где я чувствую себя виноватым и ненужным. Я не хочу жить в мире, потому что тут для меня нет места. Да, в Латвии. Nu, nē, vispār es mīlu Latviju. Gatavs nodzīvot šeit visu savu dzīvi. Es tikai nevaru saprast vienu lietu. Kāda starpība, kāda man ir dzimta valoda, kāda starpība, kāds man ir vārds un uzvārds. Es, bļa, esmu cilvēks. Es vienkārši gribu šeit normāli dzīvot un viss. Daudz lamājos. 70 uz 90 braukt mazliet bailīgi. 90. Я не знаю. Я устал жить в этой ситуации. Почему из-за того, что происходит между двумя странами, я в своей стране чувствую себя виноватым? Почему я родился в это время и в этом месте? Ядерный гриб. Бежать было бы некуда, было бы страшно, да, но, сука, как я хочу, чтобы это все закончилось. Я не хочу думать, что будет через год, где я буду работать, в какой театр меня возьмет или не возьмет. Ну вот kāds teātris. Labi, Sergei, kāds teātris tevi точно paņems? Nacionālais. Vai Daile, vai RT. Paņems, Sergei, viss tevi paņems. Смеклīgi, пиздец. Русский театр Эстонии тоже пиздец. Нет, но за то, что есть такое предложение, я должен быть рад. Но это же круто, но я же не умею играть на русском. Es taču vienmēr spēlēju tikai latviski. Сережа, сори, но в латышский театр ты никогда не попадешь, потому что у тебя акцент. В русский театр тебя не возьмут, потому что у тебя глаза не горят. А вот в эстонском театре круто. В эстонский фигач, там круто. Круто. Круто вливаться снова в sabiedrību, kura tev sveša, atkal mācīties valodu, kura ir grūta, atkal jūs sevi slikti, bet vismaz teātris ir labs. Es gribu, bļa, spēlēt latviski. Es gribu dzīvot Latviju un dzīvot šeit normāli. Kura brīdī mana dzimta valoda kļuva par lielu šķērsi mani nākotnei? Kāpēc visiem vajag strīdēties, kārot, metat bumbas, blin? Un ko es viens varu izdarīt? Neko. Neko nevaru izdarīt. Tātad mana dzīve šajā pasaulē ir niecīga un nesvarīga. Tad kāpēc es esmu šeit? Vieglāk būtu vienkārši nepiedzimt un viss. Я просто хочу въехать в дерево и на это закончим. Я не хочу находиться ни в этом настроении, ни в этом, как его на русском будет, notikums, un vispār viss, ko es tagad gribu vienkārši nomirt. Es gribu vienkārši nomirt. Es gribu vienkārši nomirt. Блядь, тормоз 90, 60, 40, поворотник, тормоз, пиздец, 20, 10, 5, 0. Ar mani viss tagad kārtībā. Es vienkārši šeit pastāvēšu un būs labāk. Jā, ar mašīnu arī viss labi. Jā. Интересно, если бы я бы сейчас умер, ja es tagad nomirtu, tad pēdējā frāze mana dzīve būtu un vispār viss, ko es tagad gribu, vienkārši nomirt. Latviski. Latviski. Nu, es nezinu, es varbūt tagad varu iet uz pases nodaļu, ja, un pieprasīt, lai mana pase, tur, kur ir rakstīts tautība, uzrakstītu latvietis. Es varu te izdarīt. Nu, man vienkārši tur ir tagad tukšums. Tur bija no sākuma rakstīts krievs, un tagad tur ir tukšums. Jā, sanāk, ka esmu cilvēks bez tautības. Bet nekas, dzīve ir brīnišķīga. Čau, Ansi. Kur tu biji? Mēs gandrīz nosītāmies šeit. Es izdomāju savu galvu kā kādu Ansi liepiņu, gribu cipa pajaukat, bet patiesībā tas ir ļoti baisi, vai ne? Bet labi, brauksim. Tagad es braukšu mājās un mierīgi kā īsts latvietis. Jā, īsts latvietis, kurš nezina, kur lietot gārumzīmēs un kā izrunāt to fucking burtu oa, ola, osta, nomirt. Labi, joks, arī viens vārds. Cik daudz vārdu zinu? Labi, nu, braucam. Bet gribas kaut kādu mūzejciņu, vai ne? Tūlīt. Desmit, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Es braucu pa Bolderāju, klausos melanholisku valsi un runāju latviski savā galvā. Smieklīgi, bet gribas raudāt.
Dzīve ir brīnišķīga. Paldies. Liels paldies Elizabetei un Sergejam. Paldies jums abiem diviem jauniem brīnišķīgiem cilvēkiem, kurus mēs noteikti vēl daudz un dikti redzēsim uz dažādu Latvijas teātru skatuvēm, sakojam līdz viņu spožajām nākotnēm. Un tagad Rekur Sven, lūdzu nāc pievienoties man līdzās uz skatuves. Divi jauni cilvēki parunāja, tagad parunās divi bišķiņ padzīvojušāki cilvēki. Mūsu uzdevums ir nākamās 15 minūtes apmēram patērzēt par mūsu pieredzi rakstniecībā un konkrēti tajā, kā mēs esam savas personiskās pieredzes pārvērtuši literāros darbos. Mēs esam, vai ne? Nu, gribētos ticēt, ka esam, jā. Jautājums tev. Jā. Jautājums ir, kā es esmu pārvērtis Man pieredzi laikam, literārā darbā. man īstenībā interesē, vai tev bija tā kā tāds, kaut kāds, nezinu, konkrēts mirklis, punkts, brīdis, kurā tu saprati, jā, man tas ir jādara, vai tas, kā tas vispār tā sanāca? Tieši par tām personiskajām pieredzēm. Es atceros to mirkli, man pat šķiet ļoti konkrēti. Ja tu nebūtu pajautājusi, tad es varbūt tā kā nepievērstu tam pietiekami lielu vērību, bet jā, es īstenībā atceros to sajūtu, ka es esmu no tiem, kas raksta kopš bērnības. Un, vai mazums, ko dara ikdienā, vai ne? Raksta un vēl visu kaut ko dara. Spēlē bumbu, ko gan es nedarīju, bet, vai tur, nezinu, klavierus spēlē. Bet, kaut kāds tāds ierasto darbību kopums, viņš ir, un tu viņam līdz kaut kādam brīdim nepievērs uzmanību, bet es atceros to sajūtu kaut kādu, es nezinu, 13, 14 gadu vecumā, kad, ir bijis kaut kāds ļoti intensīvs dzīves notikums, un intensīvs nepatīkamā ziņā. Un es atceros tā momentu, kā es pēc šī intensīvā dzīves notikuma, nav pat svarīgi, kāds tas bija. Svarīgi ir tas, ka es tagad eju pa ielu, un es saprotu, ka runāt par šo notikumu pārnestās nozīmēs, kaut ko aizstājot ar metaforām, kaut kur izmantojot kaut kādu alegorisku motīvu. Es, protams, nedomāju varbūt literatūras terminoloģijā tajā brīdī, bet es ļoti skaidri domāju, ka runāt par šo notikumu literatūras mākslinieciskajā valodā ir vienīgais, ko es varu ar to darīt. Tad tas bija tāds nozīmīgs moments saprast, ka par šo, par ko nav iespējams runāt, ir iespējams rakstīt. Šo ar ko, kas ir lielāks par valodas iespējām, toties var runāt literārā darbā, kas ir vairāk nekā tas, ko tu pasaki. Viņam ir vēl kaut kāds papildus saturs. Tur ir vēl visādi slāņi, kuros var ietērpt dzīvi. Lūk, to es atceros ļoti skaidri. Un tagad es gari stāstu, bet tā bija tāda sekundes simtaļa. Es saprotu, ka, jā, šito var. Tas bija skaisti. Ar to arī acīm redzot uzpirka tā rakstniecība. Tev bija kaut kas līdzīgs? Savā ziņā, jā. Es arī biju no tiem bērniem, kas rakstīja kā iemācījās tā viss ar to dieviņu. Un tad es arī, protams, rakstīju par tām lietām, kas man konkrētajos kaut kādos dzīves posmos bija aktuālas, bet manā gadījumā laikam nostrādāja arī ļoti uzkrītoši Kultūras akadēmijas un studijas pie Laura Gundara, kurš arī šeit kaut kur ir.
Jo mums bija gluži vienkārši līdzīgi rekur, kā iepriekš redzētajiem aktieriem uzdevumi, kas bija jāpild un bija jānes mums rekur uz akadēmiju kaut kādi konkrēti situāciju novērojumi un pieraksti. Un tad bija tāds viens ļoti amizants brīdis, kad es biju pilnīgi autā, man, protams, nebija ko nest un viss slikt. Pēc 3 minūtēm sāks tā lekcija un es izdomāju, labi, es izstāstīšu to, kas ir noticis pa īstam manā dzīvē. Un man šķiet, ka tā bija pirmā reize, kad Lauris Gundars man pateica, mīļo cilvēku, tā taču nevar būt vienkārši. Kas tas ir? Ko tu man te esi atnesis? Un tajā brīdī es sapratu, ka tā dzīve tiešām ir pa īstam interesantāka. Kā jebkas, ko es jebkad esmu līdz tam brīdim izdomājusi, un ka tas ir tāds milzīgs kaut kāds avots, kurā ir vērts smelties iedvesmu, bet arī jāpadomā un jāpamācās, kā to pasniegt tā, lai redz, man pasniedzējs nepateiks, ka es te kādam pušu pīles. Un tad jā, pārējais jau laika gaitā, man liekas, ir kaut kā saslāņojies tā, ka tajos brīžos, kad ir kaut kāds pārdzīvojums un notikums bijis un pagājis, ja tas pārdzīvojums un notikums neliek mieru, tad viņš ir kaut kādā veidā jāizraksta ārā, bet es laikam sev ļauju to darīt tajā brīdī, tad, kad es saprotu, ka šis stāsts vairs nav tikai par mani, bet tas jau ir tāds vispār cilvēcisks. Tur varētu vēl kāds pavilkties tam līdzi, tāpēc, ka tas skar kaut kādas vēl tēmas, kuras varētu būt kādam aktuāls un interesants. Tas ir tāds manis kaut kāds tas iekšējais mirklis, kad man liekas, zaļā gaisma tagad drīkst. Kamēr tas nav, tikmēr es vien pati tur mokos kaut kādā šausmā ar kaut kādu stāstu. Laikam tāds tas process. Man vēl ir, kas es īsti neticu tai norakstīšanai no sevis nost, ko mēdz teikt. Jo tādā gadījumā, ja tā būtu norakstīšana no sevis nost, tad sanāktu, ka tajā brīdī, kad tu par kaut ko uzraksti, tu vari par to vairs nedomāt, un tev tas vairs nerēgojas un nesako nekur dzīvē, kur pretī. Man, piemēram, ir pilnīgi otrādi, kad es par kaut ko uzrakstu, es to tieši otrādi ierakstu sevī iekšā vēl vairāk, es kaut kā tik ļoti uzjundu un aktualizēju kaut ko, ka tas kļūst vienkārši par tādu galveno domāšanas objektu. Un man liekas, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka rakstīšana ir arī veids, kā kaut ko saprast. Tas ir tāds saprašanas paņēmiens par to uzrakstīt. Un tur ir arī, tas nenozīmē, ka es tagad brīnišķīgi saprotu visu, par ko es esmu uzrakstījis. Kādā gadījumā ne, bet tur ir tas moments, ka, ja tu esi tajā situācijā, kur, tā kā tu teici, tas ir, ja tu kaut ko dzīvē ieraugi, un tev liekas, tas ir aprakstīšanas vērts, tu aprakst neviens netic. Jo tāpēc, ka dzīve ir tieši tik neticama. Lūk, rakstniecība, man liekas, tieši caur to, ka viņa nespēja atveidot to dzīves dīvainību ticami, tieši tāpēc viņa tā kā palīdz atbildēt uz jautājumu, kāpēc tā? Un kas tas ir? Kas šī par tādu jocīgu pasauli, kurā mēs dzīvojam? Tev mēdz būt kaut kā tā līdzīga? Jā, es ātri vēl par to norakstīšanu un šo sadaļu. Es tev piekrītu, ka tur ir, bet man liekas, ka tur ir īstenībā kaut kāds tāds dīvains apburtais loks, jo tur ir tas brīdis, kad tu ieraksties iekšā tajā visā tik drausmīgi, ka ir bijuši gadījumi, kad ir vienkārši slikti, tu raudi, krokodiļa asaras, man tā ir gadījies, un ir kaut kā baigi grūti un smagi, bet tā kā man dramaturģija ir tas mans vadošais rakstniecības formāts, kurā es darbojos, tad man ir viena luga, kas saucās Man bija brālēns, kuru es nezinu, cik gadu soli izdevniecībai, ka būs grāmatiņas, tev tur riktīgi varu to pārrakstīt. Bet, un tur ir tas kaut kāds dīvainais tas mirklis, kad man no vienas puses liekas, ka es jau to esmu vienreiz izstāstījusi, man ļoti grūti iekāpt atpakaļ tajā upītē, bet ļoti iespējams, ka es vienkārši negribu atkal kāpt iekšā tajā, kad tu skrāpē tajā ādā, atkal to stāstu iekšā, atkal tu viņā peldi un atkal tu viņā tā kā kaut ko tur dzīvojies.
Bet cerība nevajag mirusi. Es ceru, ka es to izdarīšu kaut kādā brīdī joprojām. Jo, man liekas, ka tas varētu būt svarīgi. Man. Cerams, ka tad līdz ar to vēl kādam citam. Jā. Es neatceros, ko tu man jautāji. Es vienkārši par šo aizdomājos tik ļoti. Jā, saki lūdzu, kā tev šķiet? Kāpēc citiem ir svarīgi tas, ko mēs rakstām aiz savām iekšējām vajadzībām? Nu, tāda viena atbilde, kas man ir radusies arī pateicoties dramaturģijai, ir tā, ka mēs, lai cik arī atšķirīgi būtu un ar dažādām pieredzēm būtu, mūs visus tomēr vada kaut kādas vienas un tās pašas lielās alkas, kas ir, es gribu būt mīlēts, es gribu, lai man pieņem, saprot un pasaka, vispār tu esi baigi forši. Tieši tik vienkārši. Un ja tas ir iekšā kādā personiskā stāstā vai ir kaut kāds gājiens uz to un ka tur ir kaut kāda tāda šī iespēja asociēties, tad man liekas, ka tas ir svarīgi. Jo es domāju, ka tā ir tāda otra cilvēka emociju kustināšana. Lasa jau tie, kuriem patīk, ka viņiem pakustina emocijas, ne? Vai labi intelektuālo aparātu. Bet es vairāk esmu tas emocionālais lasītājs visdrīzāk. Man šķiet, ka neatkarīgi no tā, vai tu esi emocionālais vai intelektuālais, tā jebkurā gadījumā ir kaut kāda tāda paralēlā dzīvošana, vēl viena dzīve, ko tu izdzīvo kā lasītājs, vai ne? Tas ir... Un starp citu, atbildot uz manis pašu uzdoto jautājumu, kāpēc, manuprāt, kādam būtu svarīgi, jo mēs runājām par kaut kādām lietām, kas izklausās privātas, vai ne? Es kategoriski nepieņemu to, ka man rakstīšana ir terapija. Nē, var būt, bet tas noteikti nē. Tas noteikti ir labāki veidi kā... Daudz labāki veidi, jā. Bet man liekas... Aristotelim poētikā ir divas lietas, tur ir vairāk nekā divas svarīgas lietas, bet divas svarīgas lietas par šo tēmu. Viens viņš saka, atpazīšana vienmēr rada prieku. Un pēc tam it kā nesaistīti ar šo dzēja, mūsu gadījumā rakstniecība, runā caur atsevišķām lietām par universālo. Ja šos divus apgalvojumus skata kā daļu no vienas domas, tad sanāk, ka aprakstot kaut ko vienu, tu apraksti kaut ko, kas ir universāls, vai vismaz kopīgs kaut kādai cilvēku daļai. Un ja tu to izdari tā, lai tas būtu atpazīstams, ja tu to padari atpazīstamu caur tekstu, tad tas rada prieku tieši caur to, ka parāda kādas universālas lietas. Varbūt ievieš... Neteiksim, ka vairāk skaidrības un kārtības šajā sarežģītajā pasaulē, bet vismaz pārskatāmību droši vien tā to varētu nosaukt. Jā, es pilnīgi absolūti arī piekrītu šim un parakstos zem šī. Un tad, kad man ir jāvada lekcijas studentiem, tad es arī viņiem mūždien saku, ka lai kā arī jums negribētos ap to krāmēties, bet tomēr padomājiet par to virstēm, kas jums tā kā kaut kur knieš iekšā, jo nekas nav briesmīgāks kā tad, kad ir izdarīts kāds darbs, un tev kāds pajautā, ko tu vispār gribēji ar to pateikt? Pirmkārt, protams, tā kā liekas, varbūt izlas vēlreiz, vai noskaties vēlreiz to gabaliņu, tad padomā pats, bet no otras puses ir ļoti labi tomēr arī iekšēji noformulēt, kas tad ir tā lielā tā tēma, kaut kā pārtēma, lai tev tomēr būtu tā atbilde kaut kāda saglabāt uz šo brīnišķīgo jautājumu. Bet šitas ir baigi āķīgi. Tu vari nosaukt katrai savai grāmatai savu lielo virstēmu? Es varu. Tu vari? Tas ir... Man nav to grāmatu, bet es lugām arī varu to lielo virstēmu nosaukt. Man īstenībā... Bet luga ir tomēr tāda kompaktāka vienība par romānu, piemēram. Jā, protams, vispār. Romāns ir kaut kas tāds plašāks. Man ļoti patīk Pentis Sārikovski tas formulējums, ka labs romāns ir vieta, kurā var būt un skatīties apkārt. Un tā jau ir virstēma pat par sevi varbūt. Tieši tā, ļoti labi. Brīnišķīgi. Mums vēl 1 minūte. Jā, bet mēs jau esam paspējuši paskaidrot, kāpēc mūsu rakstniecība ir svarīga ikvienam. Tieši tā. Un man šķiet, ka ar to mēs arī laikam varētu noslēgt šo mūsu mazo dialoģiņu un mudināt arī jūs pārējos mēģināt
būt brīviem un varbūt paprovēt kaut ko uzrakstīt arī tādu, kas varētu iekustināt mūs un jūs apkārt esošos, ne? Vienkārši rakstam un lasam. Tas nav aizliegts. Paldies, tev, Ras. Paldies. Maz brīnišķīgs sarunas mirklis, un mēs esam atpakaļ pie Reiņa, kurš pieteiks, ko? To, kas mums šodien ir kopīgs zināms ar igauņiem. Jā, tātad esam augšā uzkāpuši korē, un šodien pie mums ir atbraukuši ciemos arī igauņi, jo šis stāsts par pirmo grāmatu mums ir pilnīgi kopīgs ar igauņiem. Tajā pašā laikā, droši vien tajā pašā tipogrāfijā, tika radīta arī igauņu pirmā grāmata. Un tādēļ igauņi ir atveduši šo stāstu par savu Lutera lietām arī mums. Un, kā saka, tie gaļi, kas ir uz baznīcām, arī mums ir kopīgi ar igauņiem. Bet tālāk, un šī izstāde būs apskatām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Bet kā mēs redzam, esam pietiekami interesanti arī kibernoziedzniekiem, un atsevišķi cilvēki izskatās vēlas krietni sabojāt mums mūsu notikumu, ielaužoties, rādot savus attēlus. Nevelti par to arī ir viena no mūsu sarunām, vienā no mūsu lasītavām. Bet šobrīd pieslēdzamies Mārupes bibliotēkai. Ilze Aizsila, rakstniece un Mārupes novada bibliotēkas vadītāja. Un jāsaka, ka es laikam jau darbu šeit bibliotēkā esmu pati sev piebūrusi, uzrakstot romānu Solis līdz altārim, kur detalizēti aprakstīju kādu bibliotēku un kolorītas bibliotekāris. Bet, manuprāt, tiešām biblioteka ir viena no skaistākajām vietām, kur strādāt. Te nav garlaicīgi, te var piepildīt savus un citus sapņus. Un, protams, par daudz ko esam atbildīgi arī mēs paši. Un es atrodos šeit vietā, kur mums parasti notiek radošās darbnīcas bērniem. Te bērni iegūst jaunas prasmes, runā par dzīvi, grāmatām un dažkārt arī dzied. Tāpat bibliotēkā ir sarunas ar autoriem, un tad es varu iejusties žurnālista ādā, un intervējot mēs arī raidām tiešsaistē mūsu sarunas. Tāpat arī grāmatu klubiņi, kas ir mūsu bibliotēkās, ir unikāla iespēja, kur rakstnieks un ik viens var redzēt, kā lasītājs satiek grāmatu un kā. Tehniski kļūmīte sagadījās, vai mēs gaidām vēl Mārupi vai slēdzamies klāt jau nākamajiem? Negaidām Mārupi. Mārupi sveicieni jums, gan jau parunāsimies Mārupes bibliotēkā un slēdzamies klāt stāstu bibliotēkai un Sandrai Kazimiraitei Eglītei. Redzam, labdien, sveiciens! Cienījamie kolēģi un bibliotēku draugi, sveicieni no Dobeles centrālās bibliotēkas. Mana darba joma ir novadpētniecība un arī ilgstoša pieredze stāstu bibliotēku tīklā, gan aiztrautnieku bibliotēkā, kā nelielā pagasta bibliotēkā, gan Dobeles centrālajā bibliotēkā. Un šodien ir īpaši svētki, neskatoties uz tām orģijām, kas mums tur pieslēdzās, bet tie mums tomēr ir īpaši svētki latviski rakstītajam vārdam. Bet pirms rakstītā vārda bija stāsti, kurus cilvēki stāsta, un ir tagad stāsti, kurus cilvēki vienkārši stāsta viens otram. Mēs taču nevaram iedomāties bērnību bez pasakām. Tumšais rudens laiks mums rada noskaņu spoku stāstiem un leģendām, un tādi sarežģīti brīži reizēm tiek vienkārši pārtraukti ar trāpīgu vietā izstāstītu anekdoti. Un ar laiku mums katram sakrājas savi dzīves, savi pieredzes stāsti. No paaudzes paaudzē mēs mantojam dzimtes stāstus, kuri ir kā tādi mazi puzles gabaliņi, gan savā dzimtā, gan lokālajā mūsu biblioteku novadpētniecībā, gan visā mūsu Latvijas kopīgajā vēsturē. UNESCO projekts Stāstu bibliotekas aktualizēja stāstu nozīmību, veicināja stāstu pasākumu rīkošanu, un patīkami, ka pēc šī projekta noslēguma tomēr stāstu biblioteka kuratora loma ir uzņēmusies Latvijas Nacionālā biblioteka. Tas veicina šo
ilgtspējību, kad šī joma netiks aizmirsta. Bet turpinājumā, tā kā es arī pati esmu stāstnieks un darbojos stāstniecībā, es jums izstāstīšu pavisam mazu, nelielu stāstiņu, kuru man kopā ar šīm kurpēm, šīm kurpītēm tādām, ja, uzticēja šo apavu īpašniece savulaik Aiztrautnieku bibliotēkā, un tās ir koka platformenes, ja. Un stāstiņš ir tāds, ir 20. gadsimta 70. gadi, būs tūlīt gada balle, un kolhozas galvenā grāmatvede ir uzšūsi skaistu kleitu, un viņai vēl tikai jāizbrauc uz Dobeli, un jānopērk kurpes. Un viņa aizbrauc uz Dobeli, bet tā kā jau tajā laikā kurpju apavu veikalu plaukti ir tukši, tur ir viena fasona, neglītas kurpes, piedevām pat nav viņas izmēra. Bet atbraucot mājās, viņai paklusām pačukst, ka kolhozā ir uzsākts nelegāls rūpals, un viens biedrs sācis ražot šādas te koka platformenes. Jā, es nezinu, vai es labi varu parādīt, bet es ceru, ka jūs redzat. Paklusām notiek vienošanās, un uz pārējo dāmu fona ballē viņa ar šīm koka un dermantīna platformenēm izskatās eleganti. Tiek nodejot visa balle līdz rītam. Es viņas turu rokā, viņas ir pamatīgi tādas masīvas, papēdis un pēda nelokās, bet var redzēt, ka nodancots, redziet, ir nodilis papēdītis, ja. Lūk, stāsts beidzās pavisam īsu, dopūtu viņas ar tādu, viņa teica, kājas gan sāpēja vairākas dienas un pēdas bija kā salauztas, bet skaistums prasa upurus. Un es domāju, kas būtu šīs koka vecās tupeles bez stāsta, bet tagad viņas glabājas Aiztrautnieku bibliotēkā, novada pētniecības plauktā un ir sava laikmeta liecība. Es jums novēlu, lai skaista un piepildīta šī svētku diena, īpaši sveicieni, sirsnīgi sveicieni visām stāstu bibliotēkām un Latvijas stāstnieku saimei. Tikšanās stāstu pasākumos ļoti satuvina cilvēkus, saliedē vietējās kopienas, un tas ir ļoti vajadzīgs šī brīdī, kad mūsu tauta ir tik sašķelta. Uzklausīsim un stāstīsim stāstus. Paldies! Dievs, milzīgi jauks novēlējums. Tiešām klausām un slēdzamies klāt Reinim. Jā, es gribēju vēlreiz lūgt Mārupes bibliotēku pieslēgties. Vai Māra ir no Mārupes bibliotēkas un mēs varam dabūt jūs vēl noslēgt stāstu? Labdien! Labdien vēlreiz! Es esmu Ilze Aizsila, rakstniece un Mārupes novada bibliotēkas vadītāja. Un mans stāstījums turpināsies ar to, ka bibliotekā ir iespēja arī iepazīt grāmatniecību no citas puses. Un šogad es biju projekta vadītāja grāmatai, ko mēs izveidojām Mārupes novada vēsturei, veltīts tieši Babītes vārda 800 gadei. Decembrī būs pieejama arī lasītājiem un stāsta ne tikai par to, kādi notikumi te ir norisinājušies, piemēram, Ziemassvētku kaujas, kas ietekmēja visas tautas likteni, bet arī par bibliotēku vēsturi un grāmatniecību, jo mūsu novadnieks bija Ansis Leitāns, kas bija publicists, kas bija laikraksta Mājas viesis, pirmais redaktors, un arī viņš tulkoja literatūru, romantisko literatūru, vācu grāmatas, un ar to kļuva ļoti populārs arī. Tāpat arī mūsu novadā dzīvoja Augusts Raņķis, izdevējs, kurš 1906. gadā izveidoja grāmatu veikalu Rīgā. Bet atgriežoties pie daļliteratūras, arī manā personiskajā radošajā dzīvē ir jaunumi. Pat vakar ir publicēts mans jaunākais stāsts bērniem
papīra grauža noslēpums. Pagaidām šo grāmatu es vēl neesmu turējusi rokās, un tas būs man pārsteigums. Savukārt pats stāsts ir domāts sākuma skolas bērniem. Tas būs par pirmklasniekiem, par uzticēšanos un izmantošanu, par meliem. Ļoti noderētu arī mūsu bibliotēkas sauklis. Lasi, domā, audz. Savukārt visiem, kas šodien skatās šo tiešraidi, novēlu un svinam. Paldies! Paldies, Mārupai. Šis bija tā kā labākajos piemēros, ka tūlīt atklāsim jums pasaules labāko noslēpumu, un tad ir